Labrīt! Labrīt visiem, kurus uzrunāju šeit, Āgenskalna tirgū. Labrīt visiem, kuri pieslēgušies pasākumam tiešsaistē. Šodien Sabiedrības integrācijas fonds mūs ir pulcinājis tādā interesantā vietā – Āgenskalna tirgus. Kā jūs zinat, izcenis jau tirgus ir bijusi tā vieta, kur cilvēki dodas ne tikai iepirkties, bet arī satikties, sarunāties, reizēm pakašķēties un kādā strīdā dzemdināt jaunu patiesību, jaunu ideju, kā arī viens otram sniegt atbalstu. Un šodien mūsu pasākuma mērķis ir diezgan līdzīgs. Šodien gribam aktualizēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu jomas problemātiku Latvijā. Apskatīsim izaicinājumus, ar ko saskars sociālai atstumtības riskam pakļauts grupas. Tāpat arī dzirdēsim par veidiem, kā risināt izaicinājumus, saskatot jaunas un inovatīvas iespējas. Šodien pasākuma pirmajā daļā mums būs dažādi brīnišķīgi runātāji, kas šo tēmu plaši apskatīs. Un pasākuma otrajā daļā mums būs iespēja dzirdēt jau pavisam praktiskus pieredzes stāstus par to, kā rodas sociālā inovācija un cik tā ir nozīmīga. Es arī priecājos, ka varu piedalīties šajā pasākumā, jo sociālā inovācija noteikti ir nozīmīga arī man. Audzinu 2 dēlus, no kurām vecākiem ir invaliditāte, un esmu ļoti iekšā šajā tēmā no praktiskās puses. Tāpat kā jūs šodien klausīšos visu ar lielu aizrautību, tāpēc nekavēsimies sākt pasākumu un aicināsim aplausiem skanot pirmo runātāju, kas ir Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fonda departamenta direktore Sarmīte Vepere. Labdien, kolēģi! Man teica, ka man jāpavirzās, lai es redzu visus un visi redz mani. Labdien vēlreiz! Un mana uzruna būs, protams, saistībā ar sociālām inovācijām un arī ar sociālo politiku, kas pamato šo inovāciju. Un iesākumā gribu teikt, ka mēs dzīvojam, kā jau te tika minēts, izaicinājumiem pilnā laikā. Un sabiedrība Eiropā šobrīd saskaras ar vien jauniem nopietniem izaicinājumiem, un Latvija nav izņēmums. Ierobežotais sociālās aizsardzības sistēmas finansējums, sabiedrības novecošanās, darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās un migrācijas tendences, kā arī būtisks iedzīvotāju skaita prognozējamais sarukums ilgtermiņā rada izaicinājumus sociālās aizsardzības sistēmas ilgtspējai un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai. Ir skaidrs, ka izaicinājumiem sociālajā jomā nepieciešami ne tikai ilgtspējīgi, bet arī radoši un netradicionāli risinājumi, kas var tikt efektīvi pielāgoti jaunajiem sociāli ekonomiskajiem kontekstam un straujajai problēmu attīstības dinamikai. Sociālā inovācija var spēlēt nozīmīgu lomu šajā procesā, jo spēj radīt jaunus, efektīvākus risinājumus pakalpojumiem, modeļiem, procesiem un novest pie jaunām vai uzlabotām pieejām, kā arī līdzekļu un resursu lietderīgāku izmantošanu. Jēdziens sociālā inovācija nav jauns. Šī ideja dažādos aspektos jau vairāk kā 10 gadus ir iekļauta Eiropas Savienības dokumentos, tā skaitā saistībā ar tās finanšu instrumentu plānošanu un izmantošanu. Eiropas komisija ir ieinteresēta sociālo inovāciju attīstībā dalību valstīs, jo tās ir nozīmīgs sociālās iekļaušanas procesa virzītājs spēks. Šobrīd pavisam droši varam apliecināt, ka vairākās dalībvalstīs jau tiek veiktas vai ar Eiropas sociālā fonda atbalstu turpmākajos gados tiks veiktas investīcijas sociālo inovāciju attīstībā un mērogošanas procesu uzlabošanā, arī Latvijā. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021–2027 gadam uzsver pierādījumos balstītu efektīvu un inovatīvu risinājumu nozīmīgumu dažādos jautājumos, lai nodrošinātu kvalitatīvu esošo un jaunu inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstību un pieejamību reģionos. Lai pilnveidotu iedzīvotāju sociālo aizsardzību un iekļaušanu, savas politikas ietveros Labklājības ministrija kā vienu no rīcības virzieniem ir izvirzījusi modernas un pieejamas sociālo pakalpojumu sistēmas attīstību
uzsverot, ka ir būtiski, lai sociālie pakalpojumi tik veidoti un attīstīti atbilstoši aktuālajām sabiedrības vajadzībām, vērtībām, tehnoloģiskajiem un tehniskajiem risinājumiem, sociālās un ekonomiskās attīstības pakāpei. Lai sasniegtu izvirzītos politikas mērķus, ir būtiski attīstīt sociālās inovācijas, jo vēl 2023. gadā publicētajā Eiropas inovāciju rezultātu pārskatā mūsu valsts ir atrodama pieticīgo novatoru valstu grupā, ierindojot Latviju 3. vietā no beigām starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ir nepieciešams aktīvi strādāt inovatīvu risinājumu meklēšanā un pielietošanā, lai efektīvāk risinātu esošās sociālās problēmas. Jau šobrīd ir vairāki veiksmīgi piemēri, kā īstenojot sociālās inovācijas ir veicināta jaunu, mērķu grupas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība. Kā piemēru varu minēt vienu no biedrības resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda, īstenotajām aktivitātēm, proti atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma Zelda šo pakalpojumu kā alternatīvu mehānismu rīcības spējas ierobežošanai aprobēja iepriekšējā perioda Eiropas sociālā fonda projektā, īstenojot 2 gadus ilgu izmēģinājumu projektu un kopumā pakalpojumu nodrošinot 332 personām. Ņemot vērā sekmīgos šī projekta rezultātus, tika sagatavoti priekšlikumi pakalpojumu ieviešanai nacionālā mērogā, un kopš pagājušā gada atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums ir iekļauts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot, ka to nodrošina Zelda. Lai atbalstītu sociālās inovācijas Latvijā, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. un 2027. gadam ir iekļauta tām veltīta speciāla prioritāte un specifiskais atbalsta mērķis, kura ietveros kopš šī gada marta Sabiedrības integrācijas fonds īsteno projektu sociālo pakalpojumu inovāciju ekosistēmas nostiprināšanai. Mēs ceram, ka šī projekta ietvaros tiks izstrādāti vismaz 24 jauni vai pilnveidot esoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, palielinot to pārklājumu, daudzveidību un kvalitāti, un tādējādi palielinot cilvēku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem. Mēs ceram arī uz jūsu aktīvu iesaisti un interesi, un sagaidām inovācijas, kam ir potenciāls pārtapt valsts sociālajā politikā. Lai mums visiem kopā izdodas. Liels paldies! Ar jums sarunājas Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fonda departamenta direktore Sanmīta Vepere. Aplausi viņai vēlreiz. Tiešām varam tikai izteikt cerību, ka šis projekts mums izkustinās no 3. vietas no beigām. Nu, to mums vajag. Un mēs turpinām ar nākamo runātāju. Ar jums sarunāsies Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju vietnieks un politikas nodaļas vadītājs Andris Kužnieks. Ar aplausiem! Labrīt! Īstenībā jau šī ir ierasta vieta runāt par sociālo jomu, Āgenskalna tirgus. Mēs pirms mēneša, drusku vairāk, atklājām vienu programmu, kas veicinās sociālo uzņēmējdarbību. Sarmīta jau principā visu pateica, bet varbūt iedošu nedaudz Eiropas dimensiju un aktualitātes. Tātad, kā jūs zinat, tad pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām tiek nozīmēts un tiek veidot jauna Eiropas komisija. Šobrīd mēs esam tādā interesantā posmā, kad nozīmētie komisāri, ko dalībvalstis ir nozīmējušas, iet tādu skrīninga procesu. Bieži vien to sauc arī par grillēšanu Eiropas parlamentā, attiecīgajās komitejās. Un jāsaka, ka skatoties uz sociālo jomu, sociālo bloku, tad nākamajā Eiropas komisijā, ko turpinās vadīt Ursula von der Leyene, šiem jautājumiem būs liela nozīme, jo atbildīgais komisārs būs ar titulu viceprezidents. Ja Eiropas parlaments nobalsos par visu Eiropas komisiju šī mēneša beigās, tad tā būs rumāniete Roksana Mizatu. Un skaidrs, ka
jau savās politiskās vadlīnijās Ursula von der Leyen, viņa vasarā tās publicēja, iezīmēja būtiskus jautājumus, kas Eiropas Savienībai ir jārisina, taiskaitā arī sociālā jomā, jo skaidrs, ka ne tikai Latvija, bet arī citas dalībvalstis saskars ar daudziem izaicinājumiem. Un tādi divi būtiski elementi, kas ir minēti arī šajās vadlīnijās, ir tas, ka tiks sagatavots jauns Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns, kurā būtu jāņem vērā jauni elementi, kas ir ienākuši mūsu dzīvē, kā piemēram skatoties uz darba attiecībām, viss, kas saistīts ar digitālo darbu, tāpat mākslīgā intelekta ienākšana mūsu dzīvēs un tas, kā tas maina mūsu ikdienu, mūsu darba vidi un tā tālāk. Tāpat Ursula von der Leyen ir paredzējusi, ka tiks izstrādāta pirmā Eiropas līmeņa nabadzības novēršanas stratēģija, kā izrādās tāds dokuments Eiropas Savienības līmenī nav bijis, kurā, acīm redzot, būtiska nozīme būs arī sociālajai jomai, sociālajiem pakalpojumiem. Par sociālo inovāciju. Jā, tā ir būtiska loma kopējā Eiropas sociālā fonda, kā to sauc, plus aploksnē 21.–27. gadā. Kopumā dalībvalstis savās programmās, dalībvalsts reģioni ir atvēlējuši apmēram 1,8 miljardus eiro no kopējiem 95 miljardiem eiro, kas ir Eiropas sociālā fonda plus aploksnē, kur, protams, Eiropas komisija iedod tikai uzstādījumu. Tas, protams, ka ir dalībvalsts ziņā, kādā veidā šīs programmas tiek īstenotas. Bet, kas ir svarīgi, ir Eiropas sociālā fondā arī tāda centralizēta vadīta programma, kas arī ir saistīta ar sociālo inovāciju, kurā ir apmēram drusku vairāk kā 760 miljonu eiro, kurā atbalsta pasākumus, tādus, ko nevar īstenot nacionālā līmenī. Tātad pieredzes apmaiņa, eksperimenti, tātad ir un jau tiek īstenoti noteikti tiem, kam ir interesi, arī ministrijas un sabiedrības integrācijas fonda kolēģi var padalīties ar to, ka ir projektu uzsaukumi gan vadības institūcijām, gan arī jebkuram īstenībā, kas darbojas sociālajā jomā, ar sociālām inovācijām. Un tā doma ir tāda, ka skaidrs, ka apmainoties ar pieredzi, apmainoties ar jaunām idejām, droši vien, ka var arī izstrādāt atkal jauns, šī gadījumā sociālos pakalpojumus, lai šo jomu veicinātu, lai ietu līdzi laikam. Tā kā man liekas, tas ir arī ļoti būtisks atbalsta elements jautājumā, ko mēs šodien apskatām. Skaidrs, ka sociālā inovācija nav tikai par sociālajiem pakalpojumiem, jo skaidrs, ka tā risina dažāda veida sociālās jomas problemātiku, bezdarbu, palīdzību cilvēkiem, kuriem nav mājokļa, vispār mājokļu jautājums, jaunieši, kuri nav ne nodarbināti, ne apmācībās un tā tālāk. Tā kā šī ir ļoti plaša joma, kurā saliekot droši vien labākos prātus kopā var izstrādāt tādas jaunas idejas un pakalpojumus, kas acīm redzot iepriekš, tajā, kā saka, mainstreamā nav tikuši izstrādāti un jau to var aprobēt dzīvē. Man liels prieks, ka es tiku uzaicināts šodien un ka šodien iezīmē arī tādu programmas, kā saka, apskatu, kas ir tieši vērst uz to, lai jūs projektu iesniedzēji nākt ar savām super labajām idejām un tās tiktu īstenotas dzīvē. Un projektu iesniedzēji, kā es saprotu, ir visdažādākā spektra, sākot no valsts pašvaldību institūcijām, nevalstiskā sektora un privātā sektora. Un es domāju, šajā sinerģijā arī ir atslēga, kādā veidā uzlabot situāciju Latvijā. Kas, arī sociālā jomā ir izaicinoši, to jau Eiropas komisija kā partneris katru gadu savos vērtējumos par dalībvalstīm atzīmē. Par to es varbūt šodien nerunāšu. Tā kā vēl veiksmi. Paldies! Paldies! Paldies!
Liels paldies! Ar jums sarunājās Eiropas komisijas personības Latvijā vadītāja vietnieks un politikas nodaļas vadītājs Andris Kužnieks. Vēlreiz jums sirsnīgi aplausi. Dzirdēju, izaicinājumu netrūkst, trūkst tikai jūsu idejas. Uz tām šodien liels spiediens un akcents un gaidas. Gaidas var just arī šajā telpā. Un mēs turpināsim nākamo runātāju. Es aicināšu šeit priekšā Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktori Aldu Sebri. Labrīt, labrīt, draugi, kolēģi, sadarbības partneri, inovatori, visi, kas ir šeit un attālināti. Jau Sarmīte teica, ka šī ir īpaša vieta, Andra teica, man arī šī personīgi īpaša vieta. Pāri ielai kādreiz bija, varbūt kāds atceras, Laimas šokolādes veikals. Un tur strādāja man vecmāmiņa. Un ik pa brītiņam viņi nāca uz šeien uz tirgu, runājās ar kundzītēm par gaļu, par dārzeņiem. Man tas vienmēr likās ļoti aizraujoši, jo viņa zināja, kas ir laba prece un kas nav laba prece. Un es tad varēju nolīst kādreiz aiz kauna, ko tu ņem to gabalu un ejam mājās. Bet doma ir tāda, kad kaut kur kaut kas sākas un kaut kur arī ir jāsāk, lai labas lietas būtu. Un man ir ārkārtīgi liels lepnums, ka mēs šodien tiekamies. Un lepnums, protams, pirmkārt, man ir par maniem kolēģiem. Fantastiski. Mēs projektu iesākām martā. Mēs šo otrdien jau esam izsludinājuši pirmo projektu ideju atlasi. Ticiet man, ļoti grūts, skrupulos darbs, bet tas ir izdarīts. Protams, tas ir tikai sākums, bet tas ir liels sākums. Paldies arī ministrijai, ka uzticējāties mums šajā jomā. Paldies par vārdiem, Andri, ka inovācija ir nozīmīga. Un mēs šodien runājam par cilvēku, par mūsu līdzcilvēkiem, par vienlīdzīgām iespējām ikvienam, un it sevišķi pievēršot uzmanību tiem, kuriem varbūt kādas dzīves grūtības ir, un kuri labprāt piedalītos mūsu dzīvē, bet vai viņi nevar tur tikt, vai viņiem ir kaut kas samežģījies dzīvē, un viņi nezina, kā to risināt, un mums ir iespēja palīdzēt un to darīt. Tādēļ arī no Eiropas komisijas puses ir šis uzsvars uz sociālām inovācijām, to būtiskumu, un, protams, kādreiz iedur sirdī, ka mēs tur īsti neesam pirmajās vietās, bet ir jau ar tas teiciens, tie pēdējie būs tie pirmie, un tas ir tas, uz ko mēs balstamies, un mēs uzskatām, ka sociālās inovācijas ir neizmantots potenciāls. Tādēļ man jāsaka, ka Sabiedrības integrācijas fonds sociāla inovācija jomā šobrīd jau strādā, es gribētu teikt, uz tādu pilnu klapi, jo mums ir divi tādi lieli projekti. Viens ir atbilstoši pagājušā gada valdības lēmumam, mēs esam sociāla inovācijas kompetences centrs Latvijā. Tā īstenošanai mēs esam saņēmuši Eiropas komisijas atbalstu. Mums ir arī ļoti labi sadarbības partneri, kā Labklājības ministrija un Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kas mūs atbalsta, pamāca, iedvesmo, bet arī ļoti daudz citi sociāli inovatori, kuriem mēs ikdienā tiekamies, lai veicinātu inovācijas. Un šeit mēs runājam par sociālām inovācijām kopsumā. Savukārt, projekts, par kuru mēs runājam šobrīd, ir tieši vērsts sociālās inovācijas sociālo pakalpojumu jomā. Jā, tas ir specifiskāks, bet nereti ir tā, mēs gribam kaut ko darīt, bet ar vienu gribu vien nepietiek. Jā, tātad vajadzīgs arī kāds finansiāls atbalsts, un šeit, reku tas ir. Mani kolēģi stāstīs vairāk par programmas nosacījumiem, bet mēs runājam par 9 miljoniem eiro, kas tiek atvēlēts atklātajam konkursam. Tas ir ļoti nozīmīgs. Atļaušos Sarmīt teikt, ka sociālām inovācijām nav bijis līdz šim tāds Latvijā. Un tādēļ, jo svarīgi ir izmantot atbilstoši, mērķtiecīgi, tā, lai tas tiek pamanīts un atbilst visām sociālās inovācijas pamatprincipiem, gan, ka tā ir ilgtspēja, gan, ka tā ir sociālā ietekme, gan, ka tas ir mērogojums, gan, ka tas pēc tam maina kādu sociālos pakalpojumus. Un mums šobrīd ir šim konkursam jauna tāda izstrādātā vizuālā identitāte, lai jūs mūs atpazītu. To jūs redzat gan uz video, jūs redzat šeit. Un tie tādi 3 atslēgas vārdi. Viens ir cilvēks,
cilvēks kā mūsu līdzcilvēks, ir īpaši tas, kuram nepieciešams atbalsts un palīdzība. Kā jau Andris minēja, konkursā varēs piedalīties ļoti plašs sloks inovatori, valsts pašvaldības iestādes, NVO, komersanti, sociālie uzņēmēji. Tas, uz ko mēs aicinām, lūdzu sadarbojieties, atrodiet dzirdīgi savus no visiem šiem minētajiem, jo mēs nevaram sociālo inovāciju īstenot katrs pa sevi. Nē, tur ir jābūt tomēr sadarbībā, lai tas būtu plašāks. Sociālā inovācija ir mūsdienīgs, efektīvs risinājums, metode, modelis. Un uzsvars uz to, ka mēs domājam kaut ko jaunu vai pilnveidojam esošu. Mēs nedarām tieši to pašu, ko mēs darījām, kas mums sanāca vienmēr, lai tas iet uz priekšu, bet šeit mēs tieši liekam akcentu uz kaut ko jaunu un pārmaiņas. Lai cik mūs nesatrauktu vārds pārmaiņas, tomēr sociālā inovācija ir pārmaiņas, bet ar pozitīvo pluszīmi, jo mēs gribam, lai mazinātos sociālā atstumtība un nevienlīdzība, un tas tiešām palīdzētu mūsu sabiedrības līdzcilvēkiem dzīvot cilvēkcienīgu, cieņpilnu un līdzdarbīgu dzīvi mūsu sabiedrībā. Paldies, ka šodien esat kopā ar mums. Uzklausat piemērus, uzklausat par programmu un sniedziet labas, interesantas un ilgspēlējošas idejas. Paldies! Paldies! Tā bija Sabiedrības integrācijas fonda sociālās solidaritātes departamenta direktore Alda Sebre. Ja jūs tiešsaistē klausaties vai tepat uz vietas un jūs jūtat, ka jūsos rodas kāds jautājums, ko jums gribētos uzdot, bet drusku tā kā kauns, nebaidieties, šāda iespēja būs. Pasākuma vidū būs iespēja uzdot savus radušos jautājumus, ja uz tiem jau netiks atbildēts. Un tāpat tāda iespēja ir arī tiem, kuri skatās mūsu tiešsaistē savus interesējošos jautājumus iesūtīt. Bet tālāk mēs turpinam ar brīnišķīgu runātāju. Mūsu priekšā nāks Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors, un viņš mums sniegs plašu ieskatu. Vai ne? Apsolat? Sagaidam ar aplausiem. Jā, labrīt, kolēģi. Tas laika limits jau laikam neļauj tā ļoti izvērsties plašumā, bet jebkurā gadījumā tiešām apsveicu visus ar šīs te jaunās aktivitātes sākumu, un kā jau tas parasti tā mūsu tā ilgstošā pieredze liecina, ka tas sociālās jomas druvas kopēji pulciņš nemaz tik liels nav, un arī šodien es zālē redzu daudz senas pazīstamas sejas, tā kā turamies un kopā ejam uz priekšu, un atklāti sakot, iepriekšējie runātāji jau ļoti daudz izstāstīja, kāpēc tas viss ir un tā tālāk par visām tām konsekvencēm, un tāpēc es īsumā gribēju salikt dažus akcentus, varbūt tādā mazlietiņa piezemētākā gaisotnē, ja? Tātad, kāpēc tas viss notiek? Jā, tātad ir visi šie te izaicinājumi, ko Sarmīte minēja, ko Eiropas komisijas pārstāvis minēja, un visām šīm te lietām jau kā tas pie kārtīgiem birokrātiem pieklājās, ja visam ir jābūt pamatojumam tā saucamajos politikas plānošanas dokumentos. Un šeit, jā, mēs redzam, tas pats pirmais atskaites punkts ir 2020. gads, un tad tika izstrādāts un valdībā un arī īstenībā parlamentā akceptēts mūsu nacionālais attīstības plāns, kur īstenībā katrs resors, katras nozares ministrija iekļāva šo te savu ilgtermiņa vai vidēja termiņa redzējumu, kurā virzienā tad mēs vēlamies dot, kur tad mēs vēlamies tos spēka pielikšanas punktus redzēt. Tā kaut kas tur laikam ir noticis, jā.
Nu, lūk, vadoties jau no šī te nacionālā attīstības plānā, mēs kā nozares ministrija pēc tam pēctecīgi sagatavojām mūsu ministrijas pamatnostādnes, kura labklājības resors tik tiešām ir ierakstījis savu vīziju, savu redzējumu, kur tad mēs gribam laika posmā līdz 2027. gadam attīstīties, un šeit mēs redzam arī būtībā to teorētisko pamatojumu arī mūsu šodienas tematikai, un proti par sociālajiem pakalpojumiem un ar to ļoti cieši saistītajām sociālajām inovācijām. Un tad jau tas tālākais ceļš, mēs esam arī citu mūsu īstenoto aktivitāšu kontekstā analizējuši sociālo pakalpojumu pieejamības tīklojumu valstī kopumā. Tāda lieta mums ir izveikta, to mums prasīja gan Eiropas komisija, gan arī mums pašiem, protams, bija šī te interese ar tālāk izrietošām konsekvencēm. Un tad jau attiecībā uz konkrētiem sociālajiem pakalpojumiem, kā mēs zinām, šajā brīdī arī Eiropas komisija tieši konkrēti sociālo pakalpojumu jomā, es uzsveru, kā vienu no lielo prioritāti ir izvirzījusi ilgtermiņa šo te aprūpes stratēģiju, un priekš dalību valstīm ir izstrādātas rekomendācijas šīs te, teiksim, stratēģijā minēto aktivitāšu, jeb spēka pielikšanas, jeb attīstības virzienu rekomendācijas. Tā kā šajā te ilgtermiņā aprūpes pakalpojumu attīstības plānā, ko īstenībā, jāsaka tā, ne bez lielām pūlēm pagājušajā nedēļā apstiprināja valdība, un tā kā tas ir būtībā jau šobrīd izmantojams kā atsauces un turpmākās politikas plānošanas dokuments. Ieskicējot šo te punktu, ko jau es minēju, kas ir mūsu nozares ministrijas, tas galvenais dokuments, tātad sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes, kā mēs redzam, ar otro numuru ir izcelti tieši sociālie pakalpojumi. Jo, kā mēs, kolēģi, labi zinām, sociālie pakalpojumi jau paši par sevi nav nekāda politika. Tas ir vienkārši instruments, kādas šajā gadījumā nozares politikas, kas ir mūsu tātad šī te sociālā aizsardzība, ieviešanā, īstenošanā un turpmākajā attīstībā. Tātad pakalpojumi mums ir svarīgi. Par izaicinājumiem te jau kolēģis Armīte ļoti krāšņi raksturoja šo te visu. Es domāju, zālē ir ļoti pieredzējuši kolēģi, kas ikdienā redz tās problēmas, tos izaicinājumus. Un vēlreiz uzsveru, ka inovāciju trūkums ir tāds samērā negatīvs faktors. Es negribētu teikt, ka mēs sociālo pakalpojumu jomā stagnējam. Nē, mums tirgus vēl joprojām nav piesātināts, mums cilvēki gaida rindā pēc pakalpojumiem. Tam ir savi subjektīvi un objektīvi iemesli. Diemžēl uz šo brīdi visas mūsu ne visas, bet daudzas labās jaunās idejas ir saskārušās ar nosacītu finanšu krīzi pašvaldībās, jo, kā mēs zinām, sociālo pakalpojumu jomā, tā sadrumstalotība ir vērojama. Mēs zinām, ka pats lielākais spēlētājs ir pašvaldības. Tātad, ja pašvaldībās ir vērojama finanšu krīze, tas, diemžēl, atsaucās uz sistēmu. Protams, valsts sektors arī ir ne bez problēmām. Privātajā sektorā var būt bremzējošais faktors attīstībai, ir, diemžēl, iedzīvotāju zemā maksātspēja. Jo, ja būtu principā pilnīgi 100% brīvā tirgus principi,
nu, tad darbojās pieprasījuma piedāvājuma šis te moments, un it kā problēmām nevajadzētu būt. Bet, kā mēs zinām, nu, gandrīz 90% no cilvēkiem, kuriem ir vajadzība pēc sociāliem pakalpojumiem, diemžēl ar to maksātspēju ir problēmas. Un šajā gadījumā tad, protams, pirmais palīgs ir pašvaldības, un tur vēl daudzas citas smalkas nianses, jā. Kā jau arī iepriekšējie runātāji minēja, jau kopš vispār Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, un kopš mēs esam uzsākuši šo te grantu, ja tā varētu teikt, apguvi un ieviešanu reālajā dzīvē, sociālo pakalpojumu jomā, tas viens no vadošiem aspektiem ir sabiedrībā balstītie pakalpojumi. Es domāju, ka zālē klātesošie te īpaši ar to nav jāiepazīstina un jāstāsta, kāpēc, ja, bet, nu, skaidrs, ka pakalpojumam ir jābūt tur, kur ir cilvēks, protams, tātad savā konkrētajā pašvaldībā. Un līdz ar to šeit absolūti bez tādiem papildus komentāriem, jo droši vien tāda vēl tālākā nākotnes attīstība sabiedrībā balstītajos pakalpojumos un pakalpojumos vispār ir šīs te, teiksim, individuāli, kā es pat nezinu, kā pareizi pārtulkot, tie, kā saka, tie tailoredi, tātad tie individuāli, tie piedizainētie pakalpojumi. Tātad ir tā lieta, uz kuru kādā momentā mēs arī kā Latvija būsim šo te briedumu stadiju sasniegusi, un tad pakalpojumu attīstība būs šajā te virzienā. Neparvēlties pieminēju šo te pakalpojumu pieejamības tīklojumu pašvaldībās. Kā mēs ļoti labi zinām, un tas nekāds tāds unikāls jaunums nav, kā ja mēs paskatāmies uz vienu iedzīvotāju, piemēram, Zilupē un vienu iedzīvotāju Rīgā, ar pilnīgi tām pašām vajadzībām pēc atbalsta. Ja? Nu, un ja mēs uzdodam jautājumu, vai tas zilupietis var saņemt to pašu, ko rīdzinieks, atbilde, diemžēl, uz šo brīdi ir nē. Ja? Un tad ir jautājums, kāpēc tāda segregācija, ar ko viņš ir sliktāks. Te, protams, ir daudzi objektīvie un subjektīvie faktori, ja, kas būtu droši vien vesela stāsta, veselas lekcijas vērts, bet redzot šo te izaicinājumu, šo te problemātiku, jau laiciņu atpakaļ tika izveidota tāda nopietna darba grupa, un mēs nonācām pie tā saucamā minimālā sociālo pakalpojumu groza. Tātad tas grozs jau pēc būtības arī nav nekas super, truper unikāls, tur tātad ir definēti tas pats minimums no sociāliem pakalpojumiem, kas ideālajā gadījumā būtu nodrošināms gan tam zilupietim, gan tam rīdziniekam. Nu, un tas pārējais ir nianses, tas ir papildus finansējuma iespējas un tā tālāk un tā joprojām. Vai mums ar šo jautājumu gāja viegli? Nē, it kā liekas nieks, visiem labi saprotami, jo, atklāti sakot, lēmumu pieņēmēji jau neviens nav pateicis, ka tas ir kaut kas slikts, nevajadzīgs, ekskluzīvs liekas un tā tālāk. Nē, diemžēl ir tā, ne jau par vēlties minēju, ka pašvaldības puse tajā sociālo pakalpojumu tirgu ir tas lielākais spēlētājs. Un kontekstā ar šo te vērojamo finanšu krīzi, daži gan saka, ka nekāda krīze nesot, nezinu, neesmu finansists, bet tauta runā, ka krīze esot, un tāpēc ir dažādi iebildumi, dažādi šķēršļi, un jāsaka tā, nu jau pēc
Trešā gada, teiksim, nerimstošas cīņas mēs beidzot esam tikuši līdz Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, tātad sagatavotie grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kas nosaka šo te obligātumu, kas nosaka šos te grozā ietilpstošos pasākumus, ir komisijā sākušās debates un jau Pirmajā lasījumā ir Saeima nobalsojusi, tātad konceptuāls atbalsts ir, gatavojam priekšlikumus, diskutējam uz otro lasījumu. Nu, skaidrs, jā, ka ar to grozi jau tas stāsts nebeigsies, tas tikai īstenībā būs tāds atskaites punkts, ja, kas parādīs mums kārtējo reizi, kur sociālo pakalpojumu tajā tīklojumā mēs varam redzēt tās lielākās varbūt neaizpildes, tos lielākos tos gepus, ja, kā saka žargonā, nu, un tad būs tas spēka pielikšanas punkts, ja, jo šajā situācijā gan pašvaldībām, gan valstī ir jāprot un jāspēj reaģēt uz šīm te iedzīvotāju vajadzībām, jo tas ir īstenībā tas pats galvenais. Tātad, jā, jau pie šodienas tematikas atgriežoties, tātad mēs varam viens otru apsveikt un pirmām kārtām jau SIFU ar to sama īstenošanas sākumu. Un mēs tik tiešām ļoti gaidām un aicinām, es pieļauju, ka zālē sapulcējušies arī potenciālie projekti iesniedzēji. Tātad jauni, efektīvi risinājumi sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem attālākajos lauku reģionos, atbalsts formālajiem, neformālajiem aprūpētājiem, kuri aprūpē smagu pacientu, smagu klientu mājās. Viens tāds milzīgs izaicinājums ir integrētie sociālie pakalpojumi. Šeit es vairāk skatos arī uz to momentu, ko mums šobrīd jau pilnā balsī atzīmē Eiropas komisija. Tātad sociālo pakalpojumu jomā mēs nedrīkstam skatīties uz tā saucamo monodisciplināro pieeju. Mums ir jāstrādā roku rokā pirmām kārtām ar veselības resoru. Nu, ideālajā gadījumā mēs vēl sadarbojamies ar izglītību un vēl citiem nepieciešamajiem. Nu jā, un noteikti tāds liels aspekts uz mūsu tādu lielo sāpju bērnu, kas attiecās uz prevences pasākumiem, bērniem, likumiskiem pārstāvjiem un arī attiecībā uz jauniešu problemātiku. Tātad šeit jau izskanēja atzinīgi vārdi un labais piemērs Latvijas kontekstā ar inovācijām. Tātad mums labi zināmā biedrība Zelda. Es vēl no savas puses gribētu pieminēt Latvijas samariešu apvienību, kur ar savām mobīlajām mājas aprūpes pakalpojumu ir ieguvusi atzinību arī no Eiropas komisijas skatu punkta. Tātad tie ir tie mūsu lokāli piemēri, pēc kuriem līdzināties, kur smelties iedvesmu. Ja mēs skatāmies, kas ir tādi vispār atzīti Eiropas, ja, kur ir visa teorija, prakse un iespējams studēt, mācīties, iedvesmoties, tātad Somija tas ir ar mājokli vispirms, Nīderlandē ir aprūpe kopienā, kur ir ļoti labs šis te, teiksim, integrētā pakalpojuma piemērs. Nākamie divi, tas ir saistīti vairāk ar digitālajiem risinājumiem. Tas ir Lielbritānijas projekts par atbalstu aprūpētājiem un Zviedrijas Somijas kopīgais projekts par digitālās, jeb gudrās mājas risinājumiem. Tā kā arī tie ir ļoti, kā saka, apsveicami un atbalstāmi virzieni, kur mēs šo te pienesumu gaidām. Tā kā paldies un veiksmi mums turpmākajos darbos. Mēs gan mazlietiņ kavējamies ar šo te visu, bet es domāju, ka sarausim un viss būs kārtībā. Tā kā paldies un veiksmi. Paldies.
Tas bija Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors. Dzirdēju daudz interesantu domu, pašai arī radās noteikti atbalstošas domas pie tā, ka ja pakalpojums ir arī elastīgs un individuāli pielāgojams, tas noteikti būs daudz efektīvāks un tur mums noteikti ir vajadzīgas inovācijas. Bet par pašu projektu atlasēm, nosacījumiem, sociālo inovāciju pazīmēm mums pastāstīs Sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja Evija Kleina. Ar aplausiem! Labrīt, labrīt vēlreiz visiem klātesošajiem. Labrīt tiem, kas cerams skatās mūs tiešsaistē, kā arī sveicināti visi tie, kas mūs skatīsies vēlāk ierakstā kādā citā laikā. Es šodien tātad man ir uzdevums pastāstīt vairāk par jau daudzkārt pieminēto projektu atbalsts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai, kas ir šīs dienas pasākuma vaininieks, un es ielūkošos projektā tā kā vairāk no sētas puses. Tātad nedaudz gan man sanāks droši vien atkārtoties, jo šeit jau iepriekšējie runātāji minēja. Projekts tātad ir par to, kā mēs mērķtiecīgi varam izmantot sociālo inovāciju pieeju, lai radītu jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vai uzlabotu jau kādu esošu pakalpojumu piedāvājumu. Projekts sastāv no vairākām savstarpēji saistītām un papildinošām aktivitātēm. Sākām mēs ar to, ka mēs izstrādājām sociālo inovāciju, sociālo pakalpojumu jomā definīciju un pazīmes. Šobrīd, kā jūs jau dzirdējāt, mēs esam tikuši līdz sociālo inovāciju ideju atlasēji. Tad ir paredzēts sociālo inovāciju projektu īstenošanas etaps, kas ir nozīmīgākais visa projekta uzbūvē un, protams, ne bez novērtējuma beigās. Savukārt paralēli šim atlases zaram, ja tā var teikt, tiks piedāvāt arī veiktspējas stiprināšanas pasākumi, apmācības, pieredzes apmaiņas gan potenciālajiem sociālo inovāciju projektu pieteicējiem, gan vēlāk arī sociālo inovāciju projektu īstenotājiem. Tā kā šī pieeja ir relatīvi jauna, tad tiek plānots arī stāstīt par sociālās inovācijas pienesumu pakalpojumu attīstībā, izmantojot šo projektu īstenošanas pieredzi. Pirmā aktivitāte, ko mēs projektā īstenojām, un kas ir ļoti būtiski, jo uz tās balstās visas nākamās, tātad bija izstrādāt sociālo inovāciju, sociālo pakalpojumu jomā definīciju un pazīmes. Šo mēs veicām sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju, kas bija biedrība Ņūdor, un sākām šo darbu mēs jau vasarā. Biedrības eksperti analizēja ļoti daudzas sociālo inovāciju definīcijas, meklēja kopsaucējus. Mēs daudz ļoti arī iekšēji diskutējām paši savās mājās par to, kā labāk un vienkāršāk pasniegt šo sociālās inovācijas definīciju. Un beigās mēs palikām pie šādas definīcijas, ka sociālās inovācijas sociālo pakalpojumu jomā ir jauni, efektīvi un ilgtspējīgi risinājumi, pieejas, modeļi, pakalpojumi, kas uzlabos sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīves kvalitāti. Arī attiecībā uz sociālās inovācijas pazīmēm
bija diezgan plašas diskusijas, jo, ja mēs lasām, teiksim, un pētam dažādus materiālus un avotus, tad šīs pazīmes tiek lietotas dažādos griezumos, intensitātē, uzsverot vienu vai otru, kombinējot tās. Mēs esam tātad palikuši pie 8 sociālās inovācijas pazīmēm tieši attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Un tātad visa sākumā ir problēmas aktualitāte, problēmas definēšana, apzināšanās un pamatošana, tālāk attiecīga piemērota risinājuma atrašana, kuram ir, protams, jāsatur kāds novitātes vai inovāciju elements. Pakalpojumam ir jābūt efektīvam, efektīvākam kā iepriekš esošie. Sociālajai inovācijai ir jārada jaunas sadarbības formas. Būtiska, protams, par ko nedrīkst aizmirst, ir arī sociālā ietekme, tāpat ilgtspējas aspekts, kurš ir viens tāds mūsu praksē sarežģīts elements, ko varbūt viegli ir aprakstīt, bet nav tik viegli īstenot. Un, protams, risinājumam vai sociālajai inovācijai ir jābūt veidotai tādējādi, lai to pēc iespējas ērti un vienkārši varētu mērogot, nodot tālāk, izmantot citās situācijās, tādējādi paplašinot šīs sociālās inovācijas sociālo ietekmi. Par nākamo posmu, tātad par sociālo inovāciju atlasi. Kā jau kolēģi iepriekš minēja, mēs šonedēļ, otrdien, 5. novembrī, esam izsludinājuši sociālo inovāciju ideju atlasi. Ideju atlase ir plānota, ka tā būs atvērta 12 mēnešus vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts pieejamais finansējums. Idejas pieteikumus vērtēsim reizi ceturksnī. Tas nozīmē, ka šo pirmo ideju pieteikumu vērtēšanu mēs plānojam uzsākt nākamā gada janvārī. Pēc tam projektu iesniegumus varēs sagatavot 2 mēnešus. Un pati projekta īstenošana plānojas maksimums 24 mēnešu garumā ar nosacījumu, ka vismaz 12 mēnešus ir jānodrošina sociālās inovācijas aprobācija. Pavisam īsi vēl tātad te jau gan izskanēja, ka faktiski sociālo inovāciju pieteikums var pieteikt ļoti plašs pieteicēju loks. Turklāt to var darīt arī sadarbībā, veidojot dažādas sadarbības kombinācijas. Tātad plānotajam sociālajam pakalpojumam vai pakalpojumu uzlabojumam jābūt vērstam uz kādu no sociālās atstumtības riskam pakļautajām personu grupām. Vēl papildus tādi varbūt būtiskākie atlases nosacījumi, kā šim sociālajam inovātoram, ja viņš vēl nav reģistrējies, tad līdz projekta īstenošanas beigām viņam ir jābūt gatavam un atbilstošam, lai reģistrētos sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Jā, un šeit jau ir 4 pieminētās, ko iepriekšējais runātājs pieminēja, būtiskākās tēmas. Un šeit no tāda praktiskā viedokļa atšķirība ir tāda, ka šajās tēmās projektu pieteikums varēs iesniegt uzreiz kā pilnos projektu pieteikums, izlaižot ideju iesniegšanas posmu. Tā man kaut kā visu laiku pārlec. Tātad nedaudz par finansējumu jau tika minēts, ka projektu atlasē pieejamais kopējais finansējums ir 9 miljoni eiro. Vienam projektam var paredzēt līdz 300 000 eiro, bet jāatcerās, ka šeit tiks piemērots de minimis atbalsta regulējums. Un kas arī pozitīva ziņa, ka šī atbalsta intensitāte projekta ietveros tiek nodrošināta 100% apmērā. Tātad nav nepieciešams līdzfinansējums.
Es varbūt neiešu dziļāk saistībā ar attiecināmām izmaksām un visām citām detaļām. Šajā sakarā gribēju painformēt, ka 21. novembrī mēs plānojam informatīvo semināru, kur mani kolēģi jau ļoti detalizēti un sīki stāstīs par to, kā var pieteikt projekta ideju, kā jāsagatavo pieteikuma forma, un citām detaļām saistībā ar ideju atlasi. Tā kā, ja ir interesi, tad laipni aicināti pievienoties 21. novembrī 10. seminārs tiks raidīts tiešraidē. Un vēl pavisam nedaudz par pārējām aktivitātēm, kā jau minēju. Tātad paralēli atlasēm tiks piedāvātas veiktspējas aktivitātes potenciālajiem sociālo inovāciju pieteicējiem vai sociālo inovāciju īstenotājiem. Tiek plānoti mācību semināri visos Latvijas reģionos, pieredzes apmaiņas pasākumi, dažādu atbalstošu materiālu izstrāde. Ļoti ceram, ka šis pasākums būs ļoti atbalstošs, lai sagatavotu labus un kvalitatīvus projekta ideju un projektu pieteikumus. Un vēlāk jau projektu īstenotājiem būs padziļināta apmācība, mentorings, konsultācijas ar ekspertiem un citas atbalsta darbības, lai sekmīgi nodrošinātu sociālo inovāciju projektu īstenošanu. Un vēl viens tāds arī nemazāk svarīgs izpratnes un informētības veicināšanas pasākums. Tātad, lai informētu ne tikai ekosistēmas dalībniekus, bet arī plašāku sabiedrību par šīm sociālajām inovācijām un to pieredzi tieši saistībā ar sociālo pakalpojumu izveidi, plānojās arī virkne pasākumu šim nolūkam. Paldies, tas man īsā apskatā viss par projektu. Vēlreiz atgādinu, ka tā tad ir izsludināta sociālo inovāciju ideju atlase. Visi materiāli ir pieejami fonda mājaslapā un 21. novembrī 10. Visi laipni aicināti pievienoties informatīvajam semināram par atlases norisi. Paldies! Paldies! Sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja Evija Kleina. Paldies par prezentāciju. Liekam kalendārā 21. novembri 10:10. Pirms pārējiem uz pasākuma otro daļu atgādinu, ka pasākuma sākumā teicu, ka būs iespēja uzdot jautājumus. To teicu arī tiem, kuri skatās mūs tiešsaistē, bet izrādās pirmās 15 minūtes mūs neviens tiešsaistē neredzēja. Par to mēs atvainojamies, nelielas tehniskas ķibeles. Bet, jums ir iespēja uzdot kādus jautājumus. Iespēja uzdot jautājums būs arī pasākuma beigās. Bet vai mums ir zālē kāds, kurš gribētu ko jautāt? Jā, lūdzu, jūs iedošu mikrofonu. Jūs jau dodat. Viss ir labi noorganizēts. Paldies, paldies. Labdien, kolēģi. Palīdzēsim LV nodibinājums. Man jautājums, vai vairāk komentārs varbūt Labklājības ministrijai? Un ne tikai lieliski, jaunas idejas, inovācijas, fantastiski, bet jūs jau minējāt arī par pašvaldībām, ka viņām ir sloks no iepriekšējiem projektiem. Piemēram, konkrēti DI projekti, kas visi tika realizēti un tagad ir apstājušies, jo nav finansējuma. Ir brīnišķīgi dienas centri, kas ir izveidoti konkrēti Pierīgā. Mēs nesen bijām ciemos. Fantastiski. Infrastruktūra, pieejamība, viss, bet nav finansējuma, lai cilvēki saņemtu šo te sociālo pakalpojumu. Tas mazliet tā mulsina. Ļoti labs jautājums par pēcsecību, ļoti aktuāls visiem, kuri saskarās šajā jomā. Tātad, ja mēs piepūlamies, izveidojam šo inovatīvo ideju, viņi tiek ieviesti, liels darbs ir izdarīts, kas notiek tālāk, vai finansējumu mēs varam cerēt, vai tas ir uz katras pašvaldības prioritāšu sarakstu? Lūdzu. Jā, ja drīkst reflektēt uz jūsu teikto, ne jau par velties pieminēju
debates Saeimas sociālo un darba lietu komisijā saistībā ar minimālo sociālo pakalpojumu grozu, kur arī valsts kontroles pārstāvi piedalījās šajā te sēdē, un īstenībā tas, ko pauda valsts kontrole, tas bija lielā mērā, teiksim, disonansē, ar to, ko, teiksim, pašvaldību puse runāja. Tā kā es pieļauju, ka tie viedokļi ir dažādi, droši vien, kā saka, parasti patiesība ir kaut kur pa vidu. Bet, redziet, saistībā ar to DI1 projektu, ir tā, ka tad, kad šie teiksim, projekti tika īstenoti par to ilgtspējas nodrošināšanu, jau katra pašvaldība parakstījās par tiem 5 gadiem. To mēs visi zinām, un līgums ir līgums, Mēs droši vien skatīsimies tajā tā saucamajā DI2, kādas būs iespējas attiecībā uz DI1 turpinājumu. Varbūt, ka būs, redzēs, neko ļoti apsolīt mēs nevaram, bet ar to ir jārēķinās, jo ne jau par velti es teicu, ka mums valstī ir šī te īpatnība, kā sociālo pakalpojumu sistēma ir sadrumstalota starp vairākiem spēlētājiem. Un to nav ne Labklājības ministrija izdomājusi, ne pašvaldības, To nosaka likums, tajā skaitā jaunais likums par pašvaldībām, kur sociālie pakalpojumi ir minēti kā pašvaldība autonomā funkcija. Tā kā tas īstenībā nekas jauns nav. Un ja mēs paskatāmies arī starptautisko praksi, tas ir, protams, saistīts ar nodokļu politikām un daudzām citām smalkām lietām. Ne jau par velti, arī es savā prezentācijā minēju, ka pakalpojumam ir jābūt tur, kur ir klients, tātad pašvaldībā. Jautājums, situācijā pie šīs te sadales, kur valsts īstenībā Labklājības ministrijas personā īsti pat es atļaušos pateikt līdz galam, nenodarbojās ar to, ko vajag, jo no vienas puses mēs kā ministri esam aicināti plānot pakalpojumus, domāt, kā jaunās lietas ieviest, kā var būt attiecībā par jaunām lietām, domāt par finansējumu, kā par kaut kādiem riska momentiem, domāt, mēs arī uzturam vēl savu paralēlo valstisko sociālo pakalpojumu sistēmu, tas arī nav nekāds noslēpums, un plus tam visam vēl to visu kontrolējam un novērtējam. Tā kā tā situācija, mazlietiņ tāda jocīga ir, Un te mēs varētu ļoti ilgi un plaši runāt, bet, atklāt sakot, es personīgi nezinu nevienu arī no DI1 izveidotiem pakalpojumiem, kas būtu tik tiešām uzlikta priekšā piekaramā atslēga un pateikts, viss mēs esam aizgājuši mājās, pakalpojums nav, tiešām, arī pašvaldība puse, tur, kur ir sarunas bez prožektoriem, mikrofoniem un kamerām, viņi jau saka, mēs jau saprotam tās saistības un mēs to savu izpildīsim, vai cik mums grūti. Tā kā, tas ir diezgan tāds retorisks jautājums, Es ceru, ka vismaz daļai atbildē. Retorisks, man likās, ļoti tieši jautājums, un cik saprot, situācija mazliet jocīga, un lielākais uzsvars un futbolēšana ir uz pašvaldībām, kur tad katra pati izvirs prioritāti. Lūdzu, jūsu komentārs. Es gribēju papildināt savu kolēģi. Man nepatīk vārds futbolēšana. Aldis jau ļoti precīzi iezīmēja, katram mums ir savs darbs jādara un jānodrošina tās lietas, par ko mēs esam atbildīgi. Pavisam īsi nevaru piekrist tam, ka DI projekti netiek nodrošināti šobrīd pēc Eiropas Savienības fondu finansējuma izsmelšanas, kā Aldis saka, DI1 kārtā. Visi projekti turpinās. Problēma droši vien ir cita mūsu kopējā ekonomiskā situācija visos budžetos šobrīd daudz ko varbūt liedz attīstīt tā, kā mēs to gribētu. Bet neatbildētā jautājuma otra daļa, kā tad būt ar foršo jauno sociālo inovāciju ilgtspēju?
es ļoti ceru, ka tie jaunie risinājumi, tās jaunās metodas būs efektīvākas, un efektivitāte nozīmē arī varbūt resursu ziņā racionālāks plānojums, kad ar šīm jaunajiem pakalpojumiem mēs varēsim aizstāt šobrīd finansētos vecos pakalpojumus. Un ja mēs skatāmies šādā perspektīvā, tad viss būs labi. Jāatzīst, protams, ka mēs runājam par inovācijām, faktiski par eksperimentiem, un šeit nav obligātas prasības par ilgtspējas nosacījumiem, kur būtu jānodrošina, jo eksperiments var būt ar dažādiem rezultātiem. Gan labiem, gan varbūt netik labiem. Mēs arī ar šo rēķinamies. Bet, protams, es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka būs tās jaunās, foršās, efektīvās metodas un pakalpojumi, ar kuriem mēs varbūt, izmantojot esošos resursus, aizstāsim šī brīža pakalpojumus. Jā, paldies. Mums ir vēl viens jautājums. Jā, padosim kungam aizmugurē mikrofonu. Lūdzu. Jā, labdien. Mans vārds Egils, pārstāvu Svētā Lūkas atbalsta biedrību. Mūsu biedrības misija ir bijušo ieslodzīto viņu ģimeņu locekļu resocializācija. Es tā kā nepiekristu Alda kungam, ka nav mums to sociālo inovāciju, viņas ir, bet mēs maz pa viņām zinām droši vien. Kolēģis droši vien no samāriešiem arī pateiks, ka ir tās sociālās inovācijas. Ja? Un īstenībā man ir tāds konkrēts jautājums. Mēs esam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sadarbojamies ar Rīgas domes labklājības departamentu, un tas pakalpojums saucās Dienas centrs bez izmitināšanas un ēdināšanas, un var nākt pie mums ciemos Bārdziņielā 2. Vakar mēs svinējām 7 gadu jubileju, un mums ir izveidojusies tāds empirisks instruments, ko mēs esam nosaukuši par mūža izglītības individuālās izaugsmes programmu, kas faktiski ļauj mums resocializēt un rehabilitēt tos mūsu klientus vai šīs konkrētās mērķa grupas pārstāvis. Un mēs vēlētos šo te mūsu metodi no tās empiriskās bāzes pārvērst par tādu metodoloģiju, kas ir mērogojama, varbūt ārpus arī Rīgas, citās valsts pilsētās, kur ir šis pieprasījums, jo aizpagājušajā nedēļā mēs bijām Daugavpils stingrā režīma cietumā, saukto pa Balto gulbi, un tur cilvēki mums uzdeva tādus jautājumus, vai Rēzeknē tāds būs, vai Daugavpilī tāds būs pakalpojums un tam līdzīgi. Ja. Un tas jautājums ir konkrēts, vai šeit nebūs tāds nosacīts interešu konflikts, jo mēs saņemam par šo pakalpojumu rīdzinieku naudu, un ja mēs tagad arī prasam visu nodokļu maksātāju naudu no šī projekta, vai šeit nebūs kāds tāds interešu konflikts, vai tas būtu tā kā savienojums. Es nezinu, kam lūgt atbildi, vai Evijas kundzei, vai... Jā, tūlītās. Paldies. Jā, lūdzu. Tātad interešu konflikts potenciālais par finansējumu. Jā, lūdzu šo tad, lūdzu. Es droši vien nesauktu to par interešu konfliktu. Tas, ko noteikti nedrīkst pieļaut, arī izmantojot Eiropas, jebkuru publisko finanšu resursu, pieļaut dubultu finansēšanu. Ja šie pakalpojumi saturiski atšķirs, tad var būt arī papildinoši. Ir iespējams papildinoši piesaistīt finansējumu tām lietām, ko nefinansē kāds jau finansētājs. Jūs sapratāt manu atbildi, es ceru. Tātad,
negluži vienu un to pašu pakalpojumu, ko maksā Rīgas dome, apmaksājot jūs sniegto pakalpojumu, to pašu pakalpojumu mēs nevaram pieteikt finansēšanai no Eiropas sociālā fonda. Es iedošu jums otru mikrofonu. Lūdzu. Redziet, tas ir daudz plašāk nekā pakalpojums, un mēs šo, ja viņi var saukt par metodu, sākām vēl pirms finansējuma saņemšanas. Ja? Kā vakar mums arī pateica Labklājības departamenta pārstāvi, ka jūs atšķiraties, mūsu biedrība atšķirās no citām biedrībām, ka nevis pa priekš paprast finansējumu, bet tad, kad ir izdarījuši, pēc tam lūdz finansējumu. Tā kā es nezinu, kā riktīgi to visu sabīdīt kopā, es atvainojos par prastu valodu. Skaidrs ir viens. Šī sociālo inovāciju ideju atlase ir fokusēta uz jaunām metodēm, jaunu pakalpojumu, jaunu dažādu pieeju izstrādi un aprobēšanu. Jūs runājat, ka jums ir metoda, kuru jau kāds finansē. Tātad, ja jūs gribat šo jau esošo metodu nefinansē, nē. Metoda nefinansē. Tad es īsti laikam nesapratu jautājumu, kāds tur tas Rīgas domas finansējums, tas Rīgas nodokļu maksātājs jautājums. Bet tas, ko tad vēlreiz jebkuram potenciālam inovātoram un projektu īstenotājam ir jāskatās uz šīs programmas pamatmērķi. Šīs ir jaunas lietas, kas līdz šim nav bijušas. Jaunas idejas, jaunas pieejas, jauni pakalpojumi, jauni procesi, jebkas jauns. Jūs gribat kaut ko jaunu mēģināt darīt, un šeit jums ir iespēja to izdarīt ar finansiālu atbalstu un vēl arī nopilotēt 12 mēnešus ar reālā darbībā, kā tas notiks, un saņemt par to granta finansējumu. Tas ir svarīgākais. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, un otrs, tā dubultu finansēšana, tas liegums, tas ir jāievēro pavisam noteikti. Vienu un to pašu lietu, ko kāds jau finansē, jūs nevarat piedāvāt finansēšanai šajā projektu konkursā. Par tām detaļām, ko jūs varbūt ne tā īsti protat izstāstīt, es aicinātu izmantot Sabiedrības integrācijas fonda piedāvātās konsultācijas un pieteikties pie Evijas, pie Aldes, sarunāt laiku un izstāstīt savu sāpi. Jā, paldies. Mums, diemžēl, iztecējis ir jautājumu laiks šajā sesijā. Vēl pasākuma noslēgumā būs iespēja jautājumus uzdot. Bet šobrīd mēs virzamies jau uz praktisko stāstu, pieredzes stāstu sadaļu. Un šo pieredzes stāstu sadaļu gribēju atklāt ar savu stāstu. Mēs runājam par to, ka sociāla pakalpojuma inovācija var rasties no vajadzības, un vispirms tā vajadzība reizēm parādās. Un manā situācijā bija tieši tā. Un tagad, atskatoties savu situāciju, es redzu, ka tā problēma nav man individuāla, bet diezgan universāla visiem, kuri saskarās ar pirmreizējas invaliditātes noteikšanu saviem bērniem. Un es iezīmēšu jums to situāciju. Jau manam bērnam bija 1,5 gads. Ir skaidrs, ka viņa attīstība kavējās, un mēs esam uz kārtējo neirologu vizīti, un ir decembris, lietus un tumšs, un viņš pavisam garlaikotā balsī paskaidro, ka jau ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kāda diagnoze ir, vēl nevar zināt kāda, bet ļoti nopietna, un mēs jūs varam palikt zem cerebrālās triekas lietu sargavu, lai jūs varat sākt kārtot invaliditāti, kaut kādu atbalstu dabūt. Pavisam šādā vienkāršā valodā mana dzīve sagāzās, jo līdz tam brīdim, lai arī pati, protams, redzēju, ka mana dēla attīstība kavējās, es cerēju uz visādiem citiem vēl iespējamiem brīnumiem. Un es ļoti spilgti atceros ar vīru šo sajūtu, kur mēs izējām ārā no kabineta, un mēs esam vieni. Mēs esam pilnīgi vieni. Vēlāk, jau atskatot šo posmu, sapratu, ka vecākam jāaiziet cauri sēru posmam, saprast, ka viņa izsapņotā dzīve nebūs un jāiestartē pavisam cits modelis. Un šajā sēru posmā ir kāds
ļoti nozīmīgs, būtisks un pat bīstams posms, un tas ir noliegums. Es aizbraucu mājās, es, protams, raudāju un pārdzīvoju un viss tur mutuļoju, bet aiznākamā dienā pamostoties, es secinu, ka kamēr es turos savā ierastajā vidē, savā burbulī, mana dzīve vēl it kā ir tāda pati. Vēl ir iespēja uzturēt šo te ilūziju. Un es nekārtoju nekādus invaliditātes papīrus, neinteresējos, kur man jāiet. Godīgi sakot, arī jūtos sasalusi kaut ko googlēt, meklēt un rakāties. Mēs turpinām savu ierasto vidi, un tas iet jau 2 mēnešus. Ir no decembra sākuma, tas bija jau februāris, kur es beidzot no tās komas nedaudz izsitos laukā. Jūs pavisam nejauši ieraudzīju žurnālā interviju ar citu mammu, kurai ir vairāk bērnu, kuriem vienam ir invaliditāte ar Janu. Un tā nu sanāca, ka fizioterapeita, pie kuras mēs gājām, pazina arī šo mammu, un viņa man iedeva Janas numuru. Un es kļūstu emocionāla, cik milzīgs ir no šī notikuma pagājuši 8 gadi, bet šis bija milzīgs pagrieziena punkts. Un es kaut kādā drosmes uzplūdā Janai, šai svešajai sievietei, ko es redzēju žurnālā, piezvanīju. Un mēs runājam tajā vakarā tik ilgi, es atceros, man bija nosvīdusi auss no telefona turēšanas. Un Jana gāja soli tālāk. Viņa dzirdēja mani, un viņa teica, es pie tevis atbraukšu ciemos. Un viņa atbrauc pie manis ciemos, un viņa mani ļoti skaidri un tieši redzēja. Viņa nerunāja garlaikotā balsī, viņa runāja ļoti tieši un konkrēti. Viņa saprata mani, mēs ejam manā virtuvē pie galda, man jau bija arī otrs bērniņš, bēbīts, par kuru arī vēl karājās zobens virs galva, vai arī viņam nebūs šī nezināmā diagnoze. Un Jāna vienkārši salika lietas pa plauktiņiem. Tā, tev nākamais punkts, jā, daram šitā. Tev ir jāiet uz sociālo dienestu, pat nezināju, man jāiet uz sociālo dienestu. Viņa man sniedza ļoti tiešu plānu pa mini solīšiem, kā man dzīvot tālāk, kā man rāpties ārā no šī sasaluma, kurā es biju 2 mēnešus. Un iekustināja ļoti milzīgas lietas šī tiešā palīdzība. Protams, ar Jānu es varēju kontaktēties arī vēlāk, un viņa vienmēr ir bijis atbalsts, kam piezvanīt, bet tieši tas, ka viņa ienāca iekšā manā burbulī, nevis es gāju kaut kur meklēt, gaidīt, kaut kā, cilvēks, kuram vajag palīdzību, ļoti bieži nav spējīgs to palūgt. Un šeit tā ļoti mērķiecīgi ietiecās manā mājā, manā burbulī, piespieda mani beigt izlikties, ignorēt situāciju un pa mini solīšiem sastādīja plānu, ko es varu darīt. Varbūt šis piemērs neliekās tik dramatisks un liekas, nu gan jau, kad visas mātes un tēvi kādā brīdī atjēdzās un sāk uztēties, bet vēlāk es esmu iepazinusies arī ar ģimenēm, kur šis nolieguma posms ir bijis gadu ilgs. Gadu ilgs bērns, kuram ir vajadzīga rehabilitācija un palīdzība un arī sociālais atbalsts, sociāla pakalpojumi ir bijis mājās savā burbulī, un es tiem vecākiem neko nevaru pārmest, jo mēs visi esam bijuši šajā nolieguma posmā. Tas ir normāls posms, kuram iet cauri, bet bīstamība sākās tad, ja tas ieilgst. Un tieši šāds tieši un mērķiecīgs atbalsts bija tāds, ko es arī pēc tam neesmu saņēmusi tāda veida tik efektīvu pakalpojumu visā šajā, nu jau 10 gadu pieredzē ar savu bērnu, es nekad neesmu saņēmusi. Tas bija mērķiecīgs, precīzs, tas bija spēriens pa pakaļu, tas bija mierinājums, tā bija instrukcija, tas bija viss vienā. Un es domāju, viņi pie manis bija kāds 2 stundas. Un tas bija vienkārši wow, tas bija dzīvi mainoši, tā bija dzīvi mainoša tikšanās. Un tāda ir mana pieredze, un ar šo es varbūt tās vēlos arī jūs iedvesmot, paskatīties, kur tā vajadzība varbūt acu priekšā ir, un mēs vienkārši neesam iedomājušies par to adresēt tādā veidā. Bet ar saviem pieredzes stāstiem un praktiskajiem stāstiem dalīsies šodien arī citi runātāji, un ar lielu prieku es gribu aicināt šeit uz skatuves Ievu Leimani Veldmejeri, kura pārstāv Biedrības resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zeldu. Viņa ir tās vadītāja. Šodien jau daudzkārt pieminēta, ar sirsnīgiem aplausiem sagaidam, viņa pastāstīs mums visu tālāk. Jā, labdien visiem klātesošajiem un arī tiem, kas skatās tiešsaisti un arī skatīsies ierakstu. Jā, paldies Sabiedrības integrācijas fondam par
uzaicinājumu dalīties mūsu pieredzē. Man gan tad, kad es saņēmu šo uzaicinājumu, tas pirmais jautājums bija, cik daudz man ir laika, un tad, kad Madars teica 10-12 minūtes, tad es teicu, es nezinu, cik daudz 10 minūtēs varu izstāstīt. Mēģināšu kaut kā ieskicēt, no kurienes mēs esam nākuši un kā mēs esam tikuši līdz šim te pakalpojumam. Jā, atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums. Paldies arī Labklājības ministrijai gan par šo te noticēšanu mums, gan arī šo atbalstu un pieminēšanu. Vispirms par kontekstu. Tātad no kurienes mēs esam nākuši. Mēs visi zinām, ka jau kopš 2010. gada Latvijā spēkā ir ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Faktiski, Zelde ir dzimusi 2007. gadā, konvencija ANO tika pieņemta 2006. gadā, tā kā mēs esam tādi līdzauģi. Un tajā brīdī, kad Latvija izlēma šo te konvenciju parakstīt, tas bija 2008. gads, tad tajā brīdī mēs jau diezgan aktīvi sākām iestāties par tām lietām, kas Latvijā būtu jāmaina. Daudz par to diskutējām, arī to, lai gan Labklājības ministrijā, gan Tieslietu ministrijā, jo šī konvencija ļoti maina, faktiski ir tāda notikusi liela paradigmas maiņa, skatījumu, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem ar invaliditāti. Konkrēti mūsu rūpju bērns ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Un principā tas uzsvars ir uz to, ka ikvienam cilvēkam neatkarīgi no invaliditātes smaguma ir tiesības dzīvot patstāvīgu neatkarīgu dzīvi sabiedrībā. Un būtiski ir, mēs ejam prom no aizvietotās lēmumu pieņemšanas uz atbalstošo lēmumu pieņemšanu. Tātad būtībā šī konvencija neparedz to, ka kādam mēs varētu pilnībā vai daļēji atņemt rīcības spēju. Tajā laikā, tad, kad mēs sākām domāt par pakalpojumu, tad šo rīcības spēju Latvijā saskaņā ar 37. gada civillikumu varēja atņemt pilnībā. Un to bija ļoti grūti vai neiespējami atjaunot, jo atjaunot to varēja tikai tad, ja cilvēks ir izveseļojies. Jā, tā vajadzība, tas konteksts bija nepieciešamība atteikties no šīs līdzinējās plaši izplatītās prakses. Un mēs bijām situācijā, kad nebija nekādu citu atbalstu mehānismu, jo konvencija arī ļoti skaidri pasaka, ka šis vecais modelis ir jāizvieto ar jauniem modeļiem, kas atbalsta cilvēkus viņu lēmumu pieņemšanā, bet, protams, nedodot recepti, kā to darīt. Tātad, jā, kā mēs esam līdz šim pakalpojumam tikuši, faktiski es ieliku tādu laika līniju no 2008. gada. Mēs diezgan daudz laika veltījām priekšizpētei, pētot citu valstu pieredzi. Bija liela loma arī Zeldē Rīcības spējas institūta reformā, jo mēs bijām tie, kas palīdzēja jaunai sievietei ar intotās attīstības traucējumiem vērsties Satversmes tiesā, un šis Satversmes tiesas spriedums bija šis iemesls, kāpēc šī reforma notika. Un neskatoties uz to, ka tajā laikā jau dažādas gan Zelde, gan tiesības sarunas, gan starptautiskās organizācijas aicināja valsti domāt par šo atbalstīto lēmumu pieņemšanu kā alternatīvu rīcības spējas ierobežošanai. Bija 12. gads, bija finanšu krīze, kad bija veto, faktiski tāds aizliegums no finanšu ministra puses ieviest jaunus kaut kādus mehānismus, kas prasītu kaut kādus papildu līdzekļus. Līdz ar to Rīcības spējas institūts tika grozīts, atsakoties no pilnīgas rīcības spējas atņemšanas, ieviešot šo daļējo, jeb ierobežoto rīcības spēju, bet nekāds atbalsta papildus mehānisms kā alternatīva netika piedāvāts. Un tad kaut kādā sarunā mums ik pa laikam izteica, ja jums Zelde tik ļoti vajag, tad kāpēc jūs paši nedomājiet par kaut kādiem pilotiem, un tad mēs faktiski pirmo pilotu pie viņa sākām strādāt 13. gadā, meklējot finansējumu. Atkal paldies Sabiedrības integrācijas fondam, ar Norvēģu grantiem mēs
Izveidojām šo te pirmo mazo pilotprojektu, kurā atbalstījām 28 cilvēkus. Apguvām arī uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeju, kura ir visa šī pakalpojuma pamatā. Un pēc tam šodien uzrunā tika pieminēts šis te Labklājības ministrijas pasūtījums, kur mēs 2 gadu garumā testējām izveidoto pakalpojumu 332 personām. Šis pakalpojums vairāk kā jebkurš cits Latvijā ir, manuprāt, aprakstīts. Ir izveidota metodika, mēs, man liekas, kaut kādas 700 lapus kopā esmu uzrakstījuši gan par to, kā tas ir sniedzams, ir arī vesela rokas grāmata atbalsta personām, gan arī par dažādām šīm te iekšējām, kā mēs šo te pakalpojumu arī kvalitāti uzraugam. Kāpēc tad pakalpojums ir inovatīvs? Pirmkārt, tas nodrošina katram cilvēkam, ko mēs atbalstam, paust savu gribu, izvēlu un plānot un pašam pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Prioritāte tiek dota cilvēka vēlmei, gribai un izvēlei, nevis tam, ko citi, piemēram, viņa tuvinieki vai speciālisti uzskata par cilvēku labākajām interesēm, un tas mūs ļoti atšķir no visiem citiem sociālajiem pakalpojumiem. Jo bieži vien ir tā, kāpēc cilvēki nevēlas iet uz sociālo dienestu, piemēram, vai sadarboties ar sociālo darbinieku, tāpēc, ka citiem ir uzskats, kas viņam ir jādara, kā viņam ir jādzīvo, bet cilvēkam tajā brīdī ir kaut kādas citas svarīgākas lietas, kas netiek ņemtas vērā. Es jau pieminēju, mūsu pakalpojums tātad balstās uz šo te uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeja. Tā ir vesela metodika, kādā mēs strādājam, kādā mēs izzinām, kas ir cilvēka šīs te vajadzības, kas ir viņa sapņi, kas ir viņa mērķi. Un būtībā uz tiem arī tiek strādāts. Faktiski tas darba devējs mums ir cilvēks ar saviem mērķiem, saviem sapņiem, un tad ar tiem arī atbalsta persona strādā. Kāpēc mēs esam inovatīvi? Mums ir ļoti tāda stingri izstrādāta un efektīva iekšējā kontrolas sistēma, kā mēs arī uzraugam to, ko dara mūsu atbalsta personas. Tā kā arī varam ļoti sekot līdzi šeit dinamikai, kā veicās. Pakalpojumam arī ļoti labi rezultāti, jo saņēmējiem daudziem ir izdevies īstenot savus sapņus un mērķus un arī būtiski uzlabot savus dzīves apstākļus. Un beigās es jau redzēju, ka man ir parādīts 3 minūtes. Gribēju pieminēt vienu stāstu, kas parādījās šogad janvārī, kad pie mums atnāca jauns vīrietis, tāpēc, ka viņu ir atsūtījusi tiesa. Un tiesā bija iesniegts šis te pieteikums, ka viņam vajadzētu ierobežot rīcības spēju, un tiesa, sākot skatīt lietu, izlēma, ka diez vai šis būtu cilvēks, kam vajadzētu kaut ko ierobežot, kad ir taču Zelda ar šo te savu pakalpojumu kā alternatīvu, un tiesa pasludināja pārtraukumu, lūdzot šo vīrieti vērsties pie mums pēc pakalpojuma. Protams, pakalpojums viņam tika piešķirts, atbalsta persona viņu sāk strādāt. Pa vidu bija vairāki mēneši, manuprāt, 4-5 mēneši, kad bija nākamā sēde. Nākamajā sēdē arī tiesa labprāt vēlējās redzēt arī mūsu atbalsta personu un Zeldas juristu, un atbalsta persona arī tika izvaicāta, un rezultāts bija, ka šim te cilvēkam šo te rīcības spēju neierobežoja. Šobrīd viņš tiešām ir, viņš ir atradis savu sapņu darbu, kādu viņš ir gribējis, viņu tas darbs ļoti apmierina. No rītiem viņš ir darbā, kur viņš strādā veikalā par ratiņu stūmēju, un pēcpusdienā viņš dodas mājās un komponē savu mūziku. Viņam arī ir izdevies piedalīties radioprogrammā ar saviem skaņdarbiem, tā kā viņš dzīvo tādu pilnvērtīgu foršu dzīvi, un īstenībā tas, ko mēs redzam pakalpojumā, ka bieži vien, tad, kad tam cilvēkam izdodas sasniegt tā brīža mēģis, tas pakalpojums viņam ir vajadzīgs ar vien mazāk un mazāk. Protams, viņš viņam ir, bet ir arī cilvēki, kuri arī tā arī mums pasaka, ka šogad man vajadzēs jūs tik un tik, bet nākošais gadu es ceru, ka man jūs vairs nevajadzēs. Un tas ir īstenībā labākais, ko mēs varam sasniegt, ja cilvēks tā kā tiešām var pilnvērtīgi tikt galā un būt apmierināts ar savu dzīvi.
Vēl gribēju parādīt, jā, mums ir izdevies, tas ir bijis šis 10 gadu darbs, un reizēm ir nolaidušās arī rokas. Un gribējies mest plinti krūmos, tā kā es gribētu arī teikt, ka tiem inovatoriem ir jābūt arī diezgan tādiem, bišķiņ trakiem pēc būtības, tādiem, kas deg par to savu lietu un ideju un ir gatavi iet un cīnīties, tad, jā, mums ir prieks un gandarījums, ka ir izdevies tikt līdz šam te valsts finansētajam pakalpojumam. Svarīgi, ka tas ir valsts, ka cilvēks nav atkarīgs no pašvaldības, jo bija arī brīdis, kad bija pašvaldības, kas kamēr mums nebija finansējumi, mēs aktīvi rakstījām projektus, meklējām naudu, lai pakalpojums tomēr varētu cilvēkiem kaut kādā mērā turpināties arī pēc lielā izmēģinājuma projekta. Bija arī pašvaldības, kas finansēja, bet ir svarīgi, jā, kad ir šis te valsts finansējums, jo, piemēram, Talsi bija aktīvi pakalpojumu pircēji, bet tad, kad sākās lielā krīze Talsiem, tad tā bija pirmā lieta, no kā viņi atteicās. Un jā, šeit ir vietas, kur mēs šobrīd esam pieejami, bet, protams, tā mūsu ambīcija ir būt visā Latvijā, un uz to mēs ejam, un nākamgad droši vien novembrī, ja es stāvētu šeit, tad man vajadzētu vairākus slaidus, es ceru, ar vietām. Tā kā paldies, jā, un veiksmi visiem inovatoriem, un lai mums izdodās. Liels paldies Zeltas vadītājai Ievai Leimanai Veldmejerei. Ar jautājumiem, kas jums ir radušies, noteikti tos pietaupiet uz pasākuma noslēguma sadaļu, kur mēs skatīsimies pēc laika iespējām. Pieredzes stāsts tiešām ir brīnišķīgi un tie iedvesmo darīt un teikt par savu lietu, un ar tādu pieredzes stāstu uz skatuves mēs aicināsim Lolitu Grīnvaldi, Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes un Zemgales pakalpojumu vadītāju, un mēs viņu sagaidīsim ar aplausiem. Jā, labdien visiem un paldies par uzaicinājumu piedalīties. Šodien labprāt izstāstīšu par, ar lepnumu izstāstīšu par mūsu pakalpojumu, kurš jau darbojas vairāk kā 10 gadus. Pati ideja pārlec laikam? Nē? Kāpēc viņš lēkā? Mēs viņu uzskatām vēl joprojām par unikālu pakalpojumu, jo ir aprūpas mobilais kompleksiņš, kurš iebrauc mājās un kurā var gan izmazgāt veļu, gan cilvēks var pats nomazgāties, gan sakopt nadziņus un matiņas nogriezt, un cilvēks var ar cieņu dzīvot savā mājā, dzīvot tur, kur viņš jūtās visdrošāk. Pati ideja radās 2009. gadā, un tā radās mūsu Samariešu biedrības direktoram Andrim Bērziņam. Viņam bija vecmāmiņa, pie kuras viņš bieži brauc ciemos, un kaut kādā mirklī viņš iedomājas, bet grūti, ūdens jānes iekšā, ūdens jau silda, veļu nevar automātā izmazgāt, jo tā kādreiz cilvēki dzīvoja. Un tad viņam radās ideja, kad kas nekaitētu, ja būtu busiņš, kurš iebrauc sētā, un visus šos pakalpojumus var vienkārši palīdzēt, un cilvēkam var izdarīt visas lietas, ko viņš pats nevar. Un paldies Dievam, viņam šī ideja nepalika tikai idejas līmenī. 2013. gadā jau bija iegūts finansējums, un 14. gadā mēs jau sākām darboties, braucām jau uz dažādiem reģioniem un sniedzām pakalpojumu. Bet vislabāk jums parādīs neliels video. Lauku reģionos ir neskaitāmi daudz nomaļu attālu viensētu, kurās ūdens ir tikai mājas pagalmakā, tualete ārā aiz mājas un līdz tuvākajam veikalam neskaitāmi kilometri veicam ar kājām. Tomēr cilvēki vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un novecot savās mājās, nevis institūcijā. Mūža nogalē pamest savas mājas un ierasto vidi, lai dotos uz sociālās aprūpas iestādēm, daudziem senioriem ir pārāk liels stress un pārdzīvojums. Tāpēc liela daļa veco ļaužu paliek savās mājās, lai gan viņiem nav kas palīdz ikdienā.
Arī valsts interesēs ir optimizēt izmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Un pretstatā aprūpē mājās, aprūpe institūcijā ir krietni dārgāka. Tāpēc Latvijas Samariešu apvienība ir uzbūvējusi 6 īpaši aprīkotas automašīnas, kurās izveidots pārvietojams aprūpes birojs. Ejam ļoti lēni, lai mēs nepiekūstam, labi? Automašīnās pieejamos pakalpojumus seniori izmanto labprāt. Gan nomazgāties siltā dušā, nogriezt matus, sakopt pēdas. Kamēr sirmgalvji izbauda pakalpojumus, tikmēr tiek izmazgāta veļa, sanesta malka, ja nepieciešams arī noslaucīti putekļi, sakopta māja vai nomazgāti logi. Tāpat ir ļoti svarīga komunikācija ar vecajiem ļaudīm, jo nereti Samariešu brigāde ir vienīgie viesi viņu mājās. Tāpēc palīdzības brigādes darbinieki cenšas atrast arī brīdi laika, lai pārmītu kādu vārdu ar senioru. Jā, ak, tu plēs, paslēpuši. Automašīnu izveidošana ir pasaulē unikāls projekts, kas aizved pakalpojumu pie cilvēka, nevis otrādāk. Automašīnas ir tikai daļa no apjomīga un moderni koordinēta pakalpojuma. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, darbā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas plānošanā, atskaišu un pārskatu sagatavošanā, kā arī ikdienas komunikācijā. Lai sazinātos ar cilvēku, tiek izmantota drošības poga. Senioram ir tikai jānospiež poga, un viņš nekavējoties var runāt ar diennakts zvanu centra operatoru, Kā varu jums palīdzēt? kuram datora ekrānā redzama visa informācija par cilvēku. Atrašanās vieta, veselības stāvoklis un arī kontaktpersonas, kas palīdz operatīvāk un precīzāk palīdzēt. Lai jums jauka šī dieniņa, visu labu. Darbspējīgie iedzīvotāji dodas uz pilsētām darba meklējumos vai pārceļas uz ārvalstīm. Tikmēr veco un vientuļo ļaužu skaits reģionos palielinās. Un kamēr vien cilvēkiem būs nepieciešama palīdzība, Latvijas Samariešu apvienība meklēs inovatīvus risinājumus, kā palīdzēt. Jā, un tā mēs 10 gadus ripinām pa dažādiem lauku ceļiem un tā uzliks atpakaļ, jā. Un līdz ko sākām darboties ar šo aprūpu mājās, tieši šis mobilais komplekss, tā izmainījās arī cipari, kur pašvaldības pieslēdzās un sāka izmantot šo pakalpojumu. Jo cilvēkiem mums pat reklāmu nevajadzēja, jo aizgāja informācija no mutes mutē un cilvēki viens otram stāstīja, cik tas ir forši. Sākumā mēs braucām un katru tā kā iedrošinājām, jo nebija pierasts pie tādu pakalpojumu, bet tad, kad pierada, tad aizgāja ļoti ātros tempos. Un šeit to redzēt, kā mainījās, kā bija, šeit gan ir dati līdz reģionālai reformai, bet kā mainījās novadi, kur jau tika atrasts risinājumu un tāpat arī, kur darbojās aprūp mājās pakalpojums. Un, protams, ka bija mums mērķi. Mērķis bija viens vislielākais, tas bija, lai cilvēks varētu dzīvot savās mājās un novecot ar cieņu. Vienalga neatkarīgi kāds viņam mājas, tās ir viņu mājas, tur viņš jūtās visdrošāk un tur viņš vienalga kā, bet grib dzīvot savās mājās. Bija, protams, arī izaicinājumi, un tie izaicinājumi ir vēl šobrīd, tie ir ceļi un piekļuve, bet šobrīd ir tā, kad mēs esam ar pašvaldībām vienojušies un ļoti nāk pretī pašvaldības, lai mēs tiešām varam līdz tiem cilvēkiem aizkļūt un tā kā arī ziemā palīdz, jo pakalpojums tiek sniegts ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Un interesantākais ir tas, ka cilvēki labāk grib mazgāties tieši mašīnā, nevis, ka mēs viņu vedam uz kādu higienas centru, jo tur ir siltāks, tur ir maza telpa, un viņi arī var pieturēties. Drošība viņiem. Un mēs viņu kā pakalpojumu, kā kompleksu uzskatām, kā kādreiz ātrāk bija mazmeita, meita un kaimiņš, kad mazmeita steidzās palīgā, ja vajadzēja. Tā vietā mums šobrīd ir drošības poga. Meita ienes ūdeni, palīdzēja nomazgāties. Tā vietā šobrīd ir mašīna.
Un kaimiņš ar vairs nav tik bieži jāsauc, jo atbrauc brigādi. Un tiek izdarīti dažādi darbi, bet kas ir pats labākais, manuprāt, ko Samariešu apvienība izdarīja, tas ir, kad pirms šī projekta uzsākšanas ļoti spēcīgi tika apmācīti darbinieki. Ļoti. Jo mēs varam izdomāt visdažādākos projektus, varam nopirkt visdārgākās iekārtas, bet ja nav tā īsti, kas viņu realizē precīzi un ar mīlestību, tad tam pievienotā vērtība ir uz pusi mazāka. Un mēs tikām apmācīti ļoti, nedēļu dzīvojam kopā, visas tehnoloģijas, viss ir izcinājumi, visas motivācijas, dažādas programmas. Mums tik ļoti saliedēja komandu, kad šobrīd ir 10 gadi jau, kā mēs strādājam. Un no sākotnējiem cilvēkiem vēl 7 strādā šodien. Prieks palīdzēt. Un ja kādam interesē mašīnu apskatīt klātienē, tad viņi mums ir stāvvietā. Mēs ļoti labprāt izrādīsim. Paldies par uzmanību. Paldies, Lolita Grinvaldē, Latvijas Samariešu apvienības Kurzzemes zemgales pakalpojumu vadītājai. Viņai ir pilnīga taisnība. Pēc pasākuma droši dodaties uz stāvvietu, apskatiet mašīnu. Jums ir unikāla iespēja to redzēt klātienē, ko noteikti vajag izmantot. Bet nu jau mēs dzenam zirgus uz priekšu. Nākamais pieredzes un iedvesmas stāsts mums ir no runātājas Lauras Lediņas, kur ir Bērnu aizsardzības centra bērnu mājas vadītāja. Sagaidam man aplausiem. Es atvainojos, Ilze Bērziņa. Mums nomainījās, bet manā scenarijā nenomainījās. Nu tad Ilzei Bērziņai aplausi. Labdien! Mēs ar Lauru sevi saucam par puķi ar 2 galvām, tā ka viss ir kārtībā. Jo arī šī slaidā ir abi 2 mūsu vārdi. Laura Lediņa ir bērnu mājas vadītāja, kura šobrīd, diemžēl, nevarēja būt šeit, bet par bērnu mājas pieredzi pastāstīšu es, Ilze Bērziņa, kas 3,5 gadus vadīja bērnu mājas, Barnahus modeļu ieviešanu Latvijā projektu, ko īstenoja Labklājības ministrija. Tā ka mēs abas 2 vien te arī būsim. Bērna māja, Barnahus. Šeit mēs redzam tādu bruņurupucīti, kas ir bērnu mājas simbols nu jau. Kas tad ir bērna māja? Varbūt daļa no klātesošajiem ir dzirdējuši par šo modeli, bet bērna māja ir šī māja, kurā notiek 4 veidi pakalpojumi vienkopus un tiek palīdzēts vardarbībā cietušajam bērnam. Pārsvarā tie ir seksuālā vardarbībā cietušie bērni šobrīd Latvijā. Un tā ideja ir tāda, ka pakalpojums nāk pie bērna, līdzīgi kā iepriekšējā stāvā, nevis bērns iet pie visām šīm iestādēm. Ar ko šis modelis ir ļoti grūts un sarežģīts, un tiešām es, kad skatos, tie pat ir vairāk kā 3,5 gadi, protams, manas dzīves, jo arī līdz tam man bija jāsaprot, jāiemācās, kas tas viss ir, un arī sava darba ietveros Rīgas Stradiņu universitātē es pētīju, kas tas īsti nozīmē. Un te mēs runājam par dažām lietām, kas liekas īstenībā pašsaprotams, bet mēs esam viņas spiesti saukt par inovatīvām. Un šis Barnahus modelis, kas ir radies Islandē, un Amerikas Savienotajās valstīs, islandieši bija pirmie, kas šo atveda uz Eiropu. Viņš ir īstenībā ļoti vienkāršs. Ir notikusi vardarbība, ir kaut kas tāds, kur ir jāpalīdz bērnam, un lai šis bērns netiktu atkārtoti traumēts, speciālisti nāk pie viņa un strādā kopā, viņi sadarbojas, un viņi skatās, kas ir tās bērna intereses. Tāpatās, kā šeit mēs skatījāmies, kas ir šī seniora intereses. Ja? Un tātad bērna mājā zem viena jumta notiek atbalsts, viņam tiek sniegts sociālais atbalsts, viņam tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs bieži aizmirstam cilvēku, pieaugušo cilvēku, kas ir atbalsta persona bērnam.
Jo, ja pieaugušais nejutīsies spējīgs palīdzēt bērnam, tad viņam neviens nevarēs palīdzēt, un tieši tā atbalsta persona ir arī jāstiprina. Un šeit mēs arī runājām par šīm mērķa grupām Sabiedrības integrācijas fonda konkursā, un es tikai gribētu no savas dzīves un darba pieredzes pēdējos 5 gadus pateikt, ka no brīža, kad tu esi cilvēks, kuram nav palīdzība, līdz brīdim, kad tu kļūsti par cilvēku, kuram vajag palīdzību, ir viens solis. Un mēs visi esam pieredzējuši Covid krīzi, pandēmiju, mēs visi esam piedzīvojuši kara sākumu Ukrainā, un arī mūsu šis projekts tanī brīdī to piedzīvoja. Un tieši tātad darbs tika sākts 21. gadā, tātad mēs uzreiz trāpījām uz pandēmijas pirmo vilni, un es sēdēju uz dīvāniņu viesistabā, un es nebiju projektu vadītāja, un tad es kļuvu projektu vadītāja. Man ir pēkšņi jāslēdz līgumi ar Islandi, ar OECD, ar partneriem, ja? Un es nevaru iet uz darbu, jo tas ir bīstami, un man ir kaut kas sociāli inovatīvs jārada, ja? un visām šīm lietām mēs tā kā ar projektu komandu, tiešām, kas bija fantastiska, izgājām cauri. Kāds tad ir šis pakalpojums bērna mājā? Man bija jāsaīsina šī prezentācija, jo mums ir jārunā tikai 10 minūtes, tāpēc es dažus slaidus arī izdzēsu. Šīs ir fotogrāfijas no vietas, kur tātad šī ir zāle, kur sēž Tiesību aizsardzības institūcijas darbinieki, kas attālinātā veidā klausās nopratināšanu, kur ar audio video ieraksta starpniecība notiek vienreizēja nopratināšana, ja tas ir nepieciešams. Tātad bērns tiek intervēts, un lai tas viņam nebūtu jāatkārto atkārtoti. Tātad Tiesību aizsardzības iestādes strādā kopā ar medicīnas darbiniekiem, bērna māja atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, teritorijā, un tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgs mūsu aspekts, ar ko mēs atšķiramies no citiem, varbūt sociālajiem pakalpojumiem vai cita veida atbalsta pasākumiem, ir klātesošas tiesību aizsardzības iestādes, ja tas ir nepieciešams, ja tiek izlemts, ka tātad nopratināšana ir vajadzīga. Bērna māja skaitļos. Programmā šobrīd ir uzņemti jau 110 bērni, nopratināti 77 bērni, veikts 18 ekspertīzes. Jūs redzat šo statistiku, man nav arī jālas tie slaidi. Tas ceļš uz to bērna māju bija gana grūts, bet tur ir ļoti omulīgi, tur ir ļoti bērnam piemērota vide ar tieši šīm pašām krāsām. Es nesaprotu, kur ir pazudus tā fotogrāfija ar to interviju. Istabā reku viņi ir pārlec pāri. Jā, tātad šī ir telpa, kur notiek bērnam, mēs viņu nesaucam arī par pratināšanu, protams, lai bērnu nebaidītu. Jā. Tā ir saruna istaba, tur notiek intervija, jā. Un bērns tanī brīdī runā tikai un vienīgi ar cilvēku, ar psihologu, kas viņu atbilstoši ir sagatavojies un prot runāt ar bērnu šādā situācijā. Ja? Un visas tās mūsu telpas tur ir bērnam draudzīgas un atbalstošas. Bērna mājas logo stāsts. Jā, bērna mājas logo ir bruņurupucis, kas ir izaudzis jau uz kaut ko vēl nedaudz savādāku, un ir daudz arī šim apakšā ir diezgan garš stāsts. Kāpēc ir svarīgi to parādīt šeit, jo pakalpojumu dizains un veids, kā mēs kļūstam tuvāki cilvēkiem, kam vajadzīgs pakalpojums, ir caur dizainu. Tā kā arī celmlauža ceremonijā, tātad šis projekts mums ieguva celmlauža titulu un arī bērna mājas pakalpojums un bērna māja bērna aizsardzības centrs ieguva šo celmlauža titulu, jo arī tas veids, kā mēs komunicējam šo pakalpojumu mērķa auditorijai, ir sabiedrībai saprotams, pieejams, draudzīgs un bruņas sargā, jā, un notiek šī starpdisciplinārā sadarbība. Un ko saka arī paši bērni, jā, ir ļoti pozitīvas atsauksmes, viņiem ļoti patīk atmosfēra, attieksme pret viņiem, neskatoties uz ļoti smagajiem pārdzīvojumiem, viņi spēj tātad gūt arī atbalstu, pakalpojumu un iet tālāk. Un šeit tātad ir
devīze, kas ir bērna mājai, laiks, uzmanība, attieksme, un šis ir bērna mājas logo. Ja jūs viņu kaut kur redzat, tad zinat, ko šī māja dara. Jā, paldies jums. Sirsnīgs paldies Ilzai Bērziņai par to, ka ļāva ielūkoties pakalpojumus, ko sniedz bērnu māja. Mēs tuvojamies pasākumu noslēgumam un, ja laiks uzdot jautājumus, kas jums varbūt ir sakrājušies, vai tie būtu no kādiem iepriekš runātājiem, vai no pieredzes stāstiem, vai varbūt tie ir tiešsaistē iesūtīti. Vai mums ir kāds vēl aizķēries jautājums zālē? Izstāst, ka viss ir informācija kārtīgi apgūta. Vai mums ir arī no tiešsaistes kāds? Nu, tad visi komplimenti šodienas runātājiem, kas visu tik skaisti, iedvesmojoši un precīzi spēja paskaidrot, ka vairāk nekādu jautājumu nav. Ja nu tomēr jautājumi ir, tad šeit mums tāds neliels kopsavilkums, tātad vēlreiz atgādinājums par to, kādas tad ir sociālās inovācijas pazīmes. Un šajos stāstos, es domāju, šīs pazīmes jūs visi varējāt saklausīt. Es domāju, ka jūs paši varat droši tās izlasīt, un arī sev aiz auss likt. Ja nu vēl kaut kāds mulsums tomēr ir par to, kā pieteikties un kas tad tur tieši būs jādara, tad atgādinu, ka vairāk par atlasi jūs varat uzzināt noskanējot šo QR kodu un, protams, kalendārā visi interesanti ieliekam 21. novembri 10:00, kad informatīvajā seminārā par atlases norisi varēsiet pavisam sīki un precīzi visu noskaidrot. Nu, un atgādinu, ka tūlīt sākoties neformālajai daļai sarunām, tīklošanām, uzkodām un kafijai, par ko es jau jūtu tāds nemieris ir. Atgādinu arī, ka svaiga gaisu elpu ievelkat tepat stāvlaukumā un izpētat brīnišķīgo samariešu auto, kas ir atvests līdz šejienei. Izskatās, ka visi pateikts un tīklošanās jau neoficiāli ir sākusies. Tādēļ saku paldies. Man bija prieks būt ar jums kopā, Anita Bendika. Sarunājamies, cienājamies un atbalstam viens otru šajā jaunajā ceļā. Lai jums veicas un izdodas. Paldies!